Nekur citur pasaulē nav otras tādas unikālas vietas kā Jūrmala ar savu 32 km garo smilšaino pludmali, priežu mežiem, parkiem un koka namiņu arhitektūru. Jūrmala savu vēsturi tur godā arī šodien, un jūrmalniekiem ir ar ko lepoties. Pašā Jūrmalas sirdī Majoros atrodas Horna dārzs. Pirms 139 gadiem šeit Jomas un Omnibus ielas stūrī Horns uzcēla pirmo viesnīcu Majoros un ierīkoja koncertu dārzu. Horna viesnīcas zālē reiz bija arī pirmais kinematogrāfs Jūrmalā – kinoteātris. Te ir arī šodien. Horna dārzā joprojām valda īpaša, labvēlīga kultūras gaisotne. 104 gadi pagājuši no tās 1905. gada dienas, kad profesors Juris Jurjāns Horna dārzā rīkoja pirmo latviešu simfoniskās mūzikas koncertu. Koncerta beigās mūziķi atskaņoja Dievs svētī Latviju, kas tolaik nebija vēl Latvijas himna, protams, jau nebija vēl Latvijas valsts izveidojusies, bet tā bija Latvijas tautas lūksne. Uz tikšanos Jūrmalā!